tiešām 9. gadu piedalos šai ļoti interesantajā, jā, bet man liekas ļoti grūtajā, un to, ka viņš ir tik grūts, es sapratu tad, kad bija tad neliela iespēja arī manam dēlam tur piedalīties, un tad, kad es gribēju it kā palīdzēt viņu sagatavot, tad tikai sapratu, ko es 8 gadus žūrēju, cik tas tomēr ir grūti, un tāpēc šogad man šis konkurss īpaši patika. Īpaši man viņš patika, un īpaši man likās visi bērni šausmīgi talantīgi, ja? Un tik tiešām man gribas pateikt paldies ne tikai tām skolotājām, kurām skaidrs, tas ir vēl vienu čupu uzkraut virsmu, ja? Papildus darbs, bet arī tiem bērniem, kas uzņemās un ļaujās vēl kaut ko jau pie tās lielās noslogotības. Un šodien tas konkurss tik šausmīgi viegli, raiti noritēja, un tik viegli, redzi, cik smaga līdz beigām žūrēt, ja, kā tāds smags darbs. Šoreiz tiešām, vienkārši prieks, ja. Es nezinu, kā būs nākošais, ja par to balsvārds, ja. Bet gan jau kāds nezinām tautājs internetā būs. Balsvārds, ja. Tad es vēl gribu īpaši pateikt, kas notiks ar 5. skolu šogad. Jo cits gads, ka es žūrēju, tā 5. skola kaut kā tā izplūda, pazuda visu skolu jūklī, ja. Šogad 5. skola es jūtu, ka tā ir vācu skola, ja. Un ka viņi tiešām ir nospiedošais vairākums, kā tam būtu jābūt, ja? Bet pateic, ka jūs tur arī mācieties. Jā, noteikti. Un es, un viens bērns, un pēc tam radās vēl viens bērns, un katrā tur mācās. Jā, tā kā, man, protams, tā 5. skola, ja? Un tādēļ tos 5 gadus man tieši tā bija žēl, kur tad ir tā man 5. vidusskola.